Tātad otrais laboratorijas darbs. Ar ko mēs esam saskarušies pirmajā darbā? Kā, ja ir gatavas tabulas, kurās, varētu būt pat neko nav jādara, kā no viņām dabūt kaut kādu, teiksim, apkopoto informāciju, to mēs saucam par datu konsolidāciju. Un es jums parādīju vienu no tādiem visprimitīvākiem paņēmieniem, kā ar speciālo Data Tools programmu, konsolidācijas programmu var to izdarīt. Bet atkal attīstoties datu analīzes, teiksim, tai praksē, arī Excel piedāvā speciālo programmu, kura izdara to datu analīzi vai datu transformāciju daudz efektīvāk, daudz uzskatāmāk, un tā šī programma ir Pivot Table. Šī programma atrodas insert izvēlē pirmā Pivot Table. Ja? Es pat neatceros, kā viņu ar divām pogām var izsaukt. Ja? Tad skatām pašus uzdevumus. Lapa D1. Izveidot jaunu lapu, kurā ar Pivot Table izveidot 3-4 atskaites. Tad būtībā uzdevums tas pats. D1. Vienkārša tabula. Apskatīsim vienā gadā. Jā, vienā gadā savākti dati par kaut kādiem notikumiem, šajā gadījumā atkal tas preču realizācija, pārdevēja preces un summas. Ļoti lakoniska tabula. Mēs no viņas ar konsolidāciju paņēmienu, kā tikko skatījām, varam ļoti ātri izveidot šīs vertikālas sasummētas tabulas. Kā to var izdarīt, ja mēs izmantosim šo Pivot Table programmu? Viņa ir šeit. Kursoru noliekot tabulā un izsaucot šo programmu, mums parādīsies loks, kurā jāprecizē, vai tabula ir pareizi saprasta, ir paņemta. Jā, šeit problēmas nav, jo mums tabulas galva atrodas pirmajā rindā. Problēma rastos, ja jums, piemēram, pirms tās tabulas bieži vien tur ir kaut kāda tekstiņš, kaut kāda tralala, un tikai tā tabula. Tad tur būtu liekas rindas. Tad liekas rindas jūs variet korīgēt šajā table range diapazonā, tajā logā, ja? Vai arī sliktākā gadījumā jūs vienkārši variet rūpīgi iezīmēt visu tabulu konturu manuāli, un tad, viņa tieši aizies uz šo programmu. Bet tas tā. Kur var veidot konsolidētas vai vienkārši kur var veikt analīzi ar tabulām un dažām vizuāļiem. Jaunajā lapā vai tepat? Jaunajā lapā vai tepat? Izskatīsim jauno lapu. Jā, tas ir vislabāk. Tukšajā lapā tad ir labi. Mums parādās tāds programma ikona, bet viņa gan nav aktīva, viņa vienkārši pasaka, ka programma ir palaista. Labajā pusē parasti izlēc tāds redaktora loks, kurā ir galvenais loks, kurā var redzēt tabulas kolonu virsraksti, 4 sektori vai 4 šūnas, filtri, kolonas, rindas un vērtības, kas ir apakšā. Viņas var konfigurēt tur tajās opcijās, tur kaut kur, es tagad neatceros. Šeit pie tā riteniša var to kombināciju drusciņ savādāk uztaisīt. Galvenais ir tabulu galvas vai kolonas
un šīs 4 šūniņas. Nu, kādu atskaiti mēs gribam? Nu, piemēram, mēs gribam redzēt preces. Mēs izvēlamies preces, un preces mums ieliec automātiski rows šūnā apakšā, un parādās arī preču atlasītais saraksts. Jau atlasītais, tas ir tas, ko es taisīju ar Unicum, teiksim, programmu. Oriģinālie saraksti. Ja mēs noliksim preci, pārvilksim uz kolonām, viņa būs horizontāla. Tātad pirmā priekšrocība, ko dod šī programma, viņa dod iespēju mums manipulēt un pārveidot tabulu, nu, varētu teikt, orientāciju. Ja? Uztaisīt vertikālo tabulu vai uztaisīt horizontālu. Piemēram, mēs gribam tagad redzēt summas. Mēs izvēlamies summas. Viņas automātiski parādās vertikālas tabulas veidā. Values sektorā sum of summa, tad tas ir tas pats, kas bija pie konsolidācijas. Tur arī zem bultiņas var atrast arī value field setting, arī citi rādītāji, teiksim, count un vēl kaut kādas statistiskās funkcijas, bet parasti summa. Līdz ar to mums ir tabula uzreiz smuka un gatava redziet, teiksim. Un vēl, nu, nākamā ne priekšrocība, bet plusiņš ir kāds. Apakšā viņš pat parāda kopējo summu. Tas arī tā labi, ja? Savādāk mēs iepriekš konsolidētai tabulai, nu, apakšā vajadzēja vēl summu tur saskaitīt, ja? Te viņš arī apkopo pavisam kopā, cik sanāk, ja? Labi. Es tagad izgāju no tabulas, un tad no šī labā redaktoras josla pazuda. Ja es ieiešu atkal, viņa izlaic atpakaļ. Dažreiz viņas nav, ja? Ja, piemēram, es viņu tā ar krustu nodzēsīšu, kur viņu var meklēt? Ļoti vienkārši. Ja jūs ziniet, ka jums ir taisīts pivots, nu, visvienkāršākais labais klikšķis un show field list. Rādīt lauku sarakstu, lauku kolonu sarakstu, lukčiks, un viss atgriežas atpakaļ. Tā. Skatāties tagad vēl. Mums ir vēl pārdevējs. Ja mēs tagad pārdevēju atzīmējam pārdevēju, un kas mums sanāca? Katrai precei, nu, viņa ir laba programma, bet viņa tāda, nu, kā lai saka, kantaina tabula. Viņa nesaprot, ko mēs gribam, un viņa katrai precei pielika tos pārdevējus, ja? Nu, galīgi nevajadzīgs tāds, vajadzīga konfigurācija. Ko mēs varētu izdarīt? Un skatāmies, mums jau tajā redaktoru logā rows sektora pārdevējs tagad, ja? Tāpēc arī viņi ir viens pēc otra. Mēs paņemsim to pārdevēju, pārvilksim uz kolonām. Un skatāmies, mēs esam ieguvuši fantastisko, ļoti kompakto, konsolidēto atskaiti, kurā var redzēt ar skaitļiem gan par precēm, gan par pārdevējiem visu, ko, nu, varētu no šejienes kādu informāciju iegūt. Par virsrakstiem, piemēram, row labels, varbūt tas nav nepatīk, ja? Mēs principā varam viņu nodzēst un rakstīt prece. Tad, nu, varētu teikt normalizēt, ja? Ja to vajag. Jā, viņš paņēma. Redziet, vēl viņš grand total bija apakšā, redziet, katrai kolonai tagad ir, un ir arī pa vertikāli, teiks, nu, pareizāk sakot, pa horizontāli, jā, tad sasumēts krustam šķērsam. Labi. Ko mēs šeit vēl varētu izdarīt?
Nu, mēs varētu šeit, piemēram, pēc vēl pieminēt, ko mēs varam ar tiem datumiem izdarīt. Ja? Nu, datumus tagad pielikt klāt, piemēram, ja mēs te vienkārši atzīmējam datumus, un viņi ieliec mums tur tajā rows sektorā, nu, tad te būs kīsels, ja? Te būs kīsels, ja? Nevajag pārslogot pārāk, teiksim, šos sektorus, kolonus un rindas. Tāpēc datumus metam ārā un taisam citu tabulu arī pajotā. Var to darīt atkal no jauna, teiksim, atgriezties pie Excel oriģinālas tabulas un taisīt vēlreiz, bet var daudz vienkāršāk, ko es parasti arī iesaku. Paņemam šo tabulu, paņemam viņu kopiju un no viņas uztaisām kopiju. Paste. Tad viņa ir pilnīgi tāda pati tabula. Viņai labajā pusē paliek tā pati konfigurācija, atskaišu konfigurācija, bet tagad mēs varam šo otro tabulu atsevišķi pārskaņot. Nu, piemēra pēc mums neinteresē tik daudz prece, kur, piemēram, mums interesē datums, un mēs redzam, viņš automātiski iemet rows sektorā gan mēnešus, gan datumus. Nu, te arī parādās tāda interesanta lieta, viņš atkal varbūt, mēs varam tos katru mēnesi izvērst pa datumiem, vai arī varam to datumu vienkārši izmest laukā no tā rows sektorā, lai paliek plikie mēneši. Ja? Nu, un tāpat kā arī es jau jums rādīju, te arī tos mēnešus un pārdevējus var arī samainīt ar vietām. Piemēram, tā var viņus izdarīt. Nu, vairāk te neko īpaši nevar izdomāt, ja? Tā, es tulīt paskatīšos tā. Nu, vēl viens tāds moments, ja? Pirmai tabulai, atgriežamies uz pirmo atskaišu tabulu, mums ir grand total. Cik, piemēram, bija kopā ananāsi, artišoki un tā tālāk. Bet es, piemēram, gribētu vai uzdod jautājums, kāda ir proporcija katrai precē pret kopējo? Cik daudz procentus no kopējās summas? Kā es to šeit elementāri varu izdarīt? No vienas puses es varētu šeit blakus rakstīt vienāds šīs 329 dalīts ar apakšējo 14,987. Tad relatīvais rādītais procentos. Bet izrādās, ka to šeit var izdarīt ļoti elementāri. Mēs izveidojām pie summas lodziņa vēlreiz vienu summu, vēl vienu summu. Tur jau viena summa ir. Es pielieku vēl vienu summu. Tā, vai tas ir tas, ko es gribēju, tūlīt redzēšu. Tā, paga. Tā, pilnīgi kaut kas man te nojuka. Kur man datumi tā? Paga, tā ir pirmā tabula. Mums bija prece. Tā. Ko es te izdarīju? Es pats nesaprotu. Es noņēmu tas summas noņēmu, ja? Tad te bija grand total. Kāpēc man viņš nedublē vēlreiz, ja es to summu šeit vēlreiz rādu?
Nē, viņš katram pārdevējam to pieliek klāt. Labi, tad es atvainojos, tas, ko es biju iedomājies. Nu, labi, tad es to savādāk pateikšu. Piemēram, mums ir te pirmā tabula, ja? Un es negribu zināt, cik tur ananās ir absolūtos skaitļos. Es varu ar peles labo podziņu te izliec ārā, rādīt vērtības kā kolumnu totāli. Ciks, opa, ne to. Rādīt vērtības. Tā. Rādīt vērtības. Grand totāli. Tad katra prece, kāpēc viņš visiem, kāpēc viņš visiem uztaisīja to, es gribēju tikai, atvainojos, es atgriežos atpakaļ. Rādīt vērtības. Nē. Sen neesmu strādājis ar šo programmu. Viņš rāda visiem. Kāpēc viņš rāda visiem procentuāli pret kopējo summu? Summa mums apakšā ir 100. Nu, labi, to es atvainojos, man kaut kā nesanāca tas, ko es gribēju. Es gribēju tikai šo kolonu rādīt. Kāpēc viņš to izdarīja visiem? Varbūt es paņemšu, iezīmēšu visu tam. Un tagad parādīt. Nē, te nemaz nevar tā. Jā. Nu, labi. Nu, labi, tad mēs esam apskatījuši divas tabulas. Uzskatīsim, ka pirmais uzdevums būtībā šeit vairs nav vairāk. Tabula bija pārāk vienkārša. Varētu uzskatīt, kaut gan tur prasās trīs tabulas, 3 atskaits. Nu, vēl mēs varētu, piemēram, parādīt preces, kā bija pārdotas pa mēnešiem. Ja? Mēs varētu paņemt vēl trešo, uztaisām vēl trešo. Paņemsim to otro tabulu, kopiju, pārkopējam viņu zemāk, un viņai pamainām mēneši, lai paliek, bet tur nevis pārdevēji, lai ir, pārdevējs metam ārā, bet ieliekam tur preci. Nu, lūk tā, piemēram. Ja? Tad preču saraksts pa mēnešiem, kā viņš bija realizēts. Ja? Tad pirmā bija preču sadalījums starp pārdevējiem. Otra tabula mums ir preču sadalījums starp pārdevējiem pa mēnešiem. Un trešā tabula preču sadalījums pa mēnešiem. 3 tabulas, 3 atskaites. Bez formulām. Tā, labi, tad ejam tālāk. Lapa 2. To vajadzēja, nu, jauna lapa PT1. Ja? Tad mums lapa bija šīt 1, uztaisām, lai pasniedzējiem būtu vieglāk skatīt. PT1. Jā, tad tas šīt 1. Tagad ir
par otro lapa D2. Izveidot dažādas atskaites un papildināt atskaites ar dinamiskiem katalogiem. Tā ir interesanta lieta. D2. Aha, nu, būtībā tabula. Pilnīgi viņa ir pietiekami informatīva. Pa cik gadiem apskatām 14. tikai 1 gads. Tad, ko mēs gribētu šeit no tās tabulas iegūt? Nu, uztaisām konsolidētas atskaites. Insert pivot. Taisām jaunajā lapā. Nu, kāpēc es neņēmu eksistējošu, esošo worksheetu? Jo te pārāk maz vietas būtu. Ja? Labāk taisīt jaunajā lapā. Jaunā lapā. Nu, un tagad atkal sākam prece un daudzums. Prece un summa. Piemēram, pirmā tabula parāda, kā bija pārdotas preces pa kilogramiem un kopējā summa. Tagad pamēģināsim to virsrakstu normalizēt. Row labels. Čiks. Ejam un rakstām prece. Mēģinām tagad sum of n. Summa no n. Piemēram, viņu gribam aizvietot ar n. Nu, tā, lai būtu tabula, kā mēs esam pieraduši. Enter. Un viņš brēc, ka nevar piešķirt nosaukumu. Kāpēc? Tāpēc, ka tāds nosaukums ir pamat tabula n. Redziet, šeit ir n. Bet es tomēr gribētu redzēt, nu labi, tur varētu ierakstīt daudzums, un viņš paņemtu, bet ir tāds viltīgs paņēmiens. Es saku labi, un pie n es pielieku vienu atstarpi. Tukšo simbolu un enter. To pat mēģinām ar summu. Klik, vai ne klik, ņemam, rakstām summa. Summa, vai viņš paņems vai nepaņems. Atkal neņem. Nu, tad labākais, vienkāršākais variants, vienkārši vienu tukšo simboliņu. Tas nekur nemainīs to kopējo mūsu analīzes, tehnoloģiju, vienkārši padarīs tos mūsu tabulas saprotamāk. Tak, ananāsi, daudzums, summa. Tā, kas vēl pārdevēji šeit bija, ja? Bet tagad bija runa par slaiseriem. Kas tie tādi slaiseri? Mums ir izveidota pirmā pivot atskaite. Augšā parādās 2 papildu izvēles. Pivot table analīze un design. Matematiskā, tā programmas darbība tiek un visādas funkcijas visādas šeit tiek veidotas pivot table analīzes izvēlnē. Un šeit ir tāda komanda insert slicer pie filtriem. Tas būs kaut kur līdzīgs filtriem, bet viņi būs ļoti interesanti. Spiežam šai tabulai, šai izveidotai tabulai, izveidosim slicerus. Tie būs tādi dinamiskie katalogi, kas mūs interesē. Mūs interesē vēl mums vajadzētu, pirms mēs taisām paglabās slicerus, es tā iedomājos, mums vajadzētu mēnešus. Mums mēneši nav. Mēneši mums nav. Ko mēs varētu šeit izdomāt? Mēs varētu šeit, tai pirmai tabulai, piedāvāt datumu, un datumu viņš atkal, redziet, izmet apakšā mēnesis un datums, un mēs viņus varētu izmest laukā no šejienes, ja? Tad mēs izmēģinājām datumu, pieliekot klāt esošai tabulai,
Bet, un viņš viņus iemet formāli ROS sektorā, bet mēs tur ieraudzījām mēneši un dienas. Un tagad, kad mēs gribam slaiserus taisīt, tad parādīsies arī mēnešu katalogs. Savādāk viņš sākumā nebija, viņš nebija figurējis tajā tabulā. Tāpēc es atzīmēju pārdevējs, prece un mēnesis man interesē. Un kas tie slaiseri būs? Ok? Wow! Ļoti simpatiskie katalogi vai teiksim, saraksti, kuros mēs varam šeit, tā kā ar filtru, veikt dažādas manipulācijas. Es gribu zināt, kā Bāriņa Ilze pārdeva, teiksim, preces. Čiks. Un es redzu, kā šī atskaišu tabula tagad ir attiecās uz Bāriņu Ilzi. Ja es gribu kopā Bāriņa un Dubika, es piespiežu kontroli un atzīmēju 2 rindas. Un man tabula dinamiski pamainās. Paņemšu vēl ar kontroli Kuzule Saiva, un man vēl pamainīsies. Tad es varu šeit kombinēt, saliekot kopā 2, 3 vai vairākus pārdevējus. Ja man vajag visu atcelt, es spiežu šo filtra krustu, klikšķi, un viss atgriežas atpakaļ. Tas pats ir, piemēram, pa mēnešiem interesanti. Mēnesis, marts vai kāds cits, vai no marta, februārs, marts, piemēram, 1. ceturksnis, lūdzu. Ja? Tad šī pirmā tabula paliek vadama no šiem slaiseriem, kuri ir dinamiskās pogas, kuras ļoti līdzīgas filtriem. Bet tur nevajag nekur rakņāties tajā filtru katalogā, viņš vienkārši loģiski darbojas. Viņa loģiski darbojas. Tā. Bet, tā, izslēgšu. Tā, ko es šeit vēl gribēju kaut ko pateikt. Un, šo katalogu, sarakstu vai pogu konfigurāciju. Viņa ir parasti kā vertikālais tāds saraksts. Bet parādās izvēle slaiser, ja mēs atzīmējam pirmo slaiseru, un šeit var atrast, te noformējums, tas viss tralālā, tas nav tik interesanti. Kolumns, apskatiet. Tagad viņš izveido slaiseru vienā kolonnā. Bet es viņu varu izveidot, piemēram, es viņu varu apskatīt, ko es daru. Es viņu samazināju, es viņu uztaisīju kā matricu, man tur maz vietas, un es tagad viņu izveidoju. Redziet, un man tagad viņa ir kā matrica. Atkal, tas ir tāds papildus triks, jo, redziet, piemēram, precēm. Mēs visas preces šeit neredzam, ja? Līdz ar to mums vajag te rulēt, ja? Uz augšu, uz leju. Bet loģiski, ja preču saraksts nav pārāk liels, mēģināt arī viņu parādīt, kaut vai 2 kolonnās. Ja? Tad slaiseru konfigurācija arī ir ērti un loģiski maināmā. Tas pats arī mēneši. Mēneši visi nav redzami. Es uztaisu tādu tā kā matricu. Ja? Tā, teiksim, izveidošu 6, 2 rindas. Kas tur man sanāk? Tā, kaut kur tā. Varu tā uztaisīt. Ja? Tad šeit pie pivota parādās papildus iespēja dinamiski ietekmēt šīs tabulas. Un mainīt tā kā ar filtriem, bet tādā
ļoti uzskatāmā veidā. Tas bija te ir rakstīts dažādas atskaites. Ja? Pamēģināsim tagad, kur te šī divi. Citu atskaiti paņemt. Paņemsim tagad no šejienes pirmo atskaiti. Paņemsim kopija ot paste. Un tagad uztaisīsim pa pārdevējiem. Pārdevēji, varbūt kādas summas bija pārdotas. Tā, un tagad es gribu pārliecināties, vai man tagad strādās šīs pogas. Čiks. Jā, tad man strādā gan pirmai tabulai, gan arī otrai tabulai. Jā, tad man te, redziet, divas tabulas. Bet sliceres es piesaistu pirmai tabulai, bet no pirmās tabulas uztaisīju kopiju, un tagad, piemēram, es varu janvāri, skatos, man viss mainās. Jā, tad abas tabulas dinamiski pakļautas slicer kombinācijām, slicer pogu kombinācijām. Ja? Un, teiksim, piemēram, ja šeit mēs ņemam, teiksim, banānus, līdz ar to šeit tā tabula viņi tā kā ar filtru, tā, redziet, filtrs, ieslēdzās filtrs, uzreiz redzam, filtrs ieslēdzās, ja? Vai izņemam ārā, ja? Tā kā te arī būtībā pie filtri papildina to iespēju veidot dažādas konsolidētas atskaites ar zināmu dinamisko tādu, teiksim, vadību, tā varētu teikt, vai iespaidu, ja? Tā, labi. Tā ir tikai pirmā lieta. Ka Pivots, protams, viņš ir pāri tai konsolidācijas programmai, kas bija, ko es pirmajā stundā rādīju. Ja? Tā kā te mēs nevienu formulu neizmantojam, mums nekādi, teiksim, tur, kaut kādas tur dzēšanas kolonu, tur transformācijas nav jāveido. Viņš uzreiz izveido tādu atskaiti, kādu jūs gribiet. Esiet tik gudrs un loģiski saliec šīs trīs rows, kolumns un veļu šūniņas, teiksim, saliec tur to, ko tu gribi redzēt un kā tu gribi redzēt. Pa vertikāli, pa horizontāli, jeb kā matricas. Un tagad pats galvenais - vizualizācija. No šīm tabulām, kuras vadās ar slicerim, mēs varam veidot arī diagrammas vai vizuāļus. Tā, paņemsim trešo. Tā, šī divi mums ir. Tā, kuri ne iepriekšējais. Jauno lapu PT2. Ja? Šī divi mums ir PT2. Ja? PT2. Tā, tagad mums ir uzdevumos trešais uzdevums, tā ir lapa D3. Un kas ir rakstīts tur? Tā jaunajā lapā, vispirms šitā izveidot atsevišķas atskaites par preču klientu pārdevēju nolikto konsolidētiem realizācijas datiem. Tas ir tas, ko es šodien stāstīju. Konsolidācijas atskaites ar šīs programmas paņēmieniem. Izveidot konsolidēto atskaiti pa mēnešiem un atsevišķā lapā vēl vienā izveidot vizuāļus. Aha. Tas ir tāds, es pat teiktu, radošs darbs. Ja? Te katrs var izdomāt arī savādāk nekā tā, kā es, piemēram, tagad parādīšu. Vēl nevar zināt, vai es parādīšu to labāko variantu. Ņemam D3 lapu. Tad
Nu, apskatos datumu, kontrolu bultiņu uz leju. Arī 1 gads. Viss kārtībā. 1 gads, tad mēs varam tagad pa mēnešiem rādīt, teiksim, atskaiti. Tad mums ir menedžeri, mums ir noliktavas, mums ir klienti, mums ir preces un mums ir summas. Tad uzreiz varētu tā, ja mēs runājam par to paiet tabulām, mēs viņus uztaisīsim, bet kādus slaicerus mēs izveidosim? Mēs izveidosim slaicerus pa menedžeriem, pa noliktavām, pa klientiem, pa precēm un datumiem pa mēnešiem. To jau mēs tikko esam iemācījušies, bet es jau, jau paredzot, kas man būs vajadzīgs, jau zinu, ka man arī tāpat no tā datuma vajadzēs tos mēnešus kaut kādā veidā tur izvējot. Bet taisām visas atskaites tagad pēc kārtas. No šīs tabulas, insert pivot table, jaunajā lapā, šī 3. Nu, paņemsim tradicionāli. Varbūt paņemsim klients. Mazāku sarakstu klients. Cik daudz preces ir realizēts, par kādām summām tika realizētas preces mūsu klientiem. Summa, viss ir kārtībā. Ja gribu, es varu te pamainīt viņam to nosaukumu uz summa ar atstarpi. Jā. Es gribu redzēt, tad, tā, lai tas jau tīri tāds jau redakcionāls darbs. Tā, tas bija beta elvi, tas ir klienti, klients. Jā, labi. Uzreiz viņam pirmai atskaitēji saliekam visas slaicerus. Slaiseri, kā mums bija, slaiseri, jā, bet mums no datuma vajag izvilkt tos mēnešus, jā. Tāpēc es esošai tabulai pieslēdzu datumus. Viņi atkal, tas ir tāds teoretiskais triks, kuru vēlāk jāceļ, jā. Redziet, viņš pa 3 mēnešiem izmetā ārā šeit, iemeta katram klientam pa 3 mēnešiem, ja? Saraksti. Bet es redzu, ka mans parādījās šeit apakšā. Tad es viņus izvelku ārā datumu un mēnešus, atgriežos pie tās pirmās tabula atskaites un piesaistu slaicerus. Pivot table analysis, insert slicer, menedžers, noliktava, klients, prece, mēnesis. Cik daudz būs. 1, 2, 3. Sākumā, lai viņi man te stāv vienā tādā vienkāršā konfigurācija, vēlāk es izdomāšu. Tagad tā. Viņi, protams, darbojās. Es varu izmēģināt, piemēram, ir mainās, āboli mainās. Jā, tad viss darbojas. Pa 3 mēnešiem labi. 3 mēneši to lielo sarakstu var samazināt. Viņš teoretiski redzot mēnešu nosaukumus parāda arī to nākamo mēnesi, jā? Bet viņi mums nav vajadzīgi. Tāpat arī mēs varam visus tos slaicerus padarīt, pielāgot tam sarakstu garumam, ja? Labi. Netaisīsim pagaidām tas kvadrātpogas, ja? Tagad ko mēs izdarīsim? No pirmās atskaišu tabulas attēlosim viņu vizuāli. Diagramma. Pivot table analīzes sektorā ir
Ir, un es neredzu, kur viņam ir. Pivot chart. Tātad no esošās pivot tabulas var uztaisīt pivot chart, tad tas ir, diagrammas. Ja mēs spiežam tagad šo pogu, mēs redzam pilnīgi līdzīgu, kā bija insert chart, ja? Insert chart, ja? Tad, kad no vienkāršas tabulas mēs taisījām tur pirmajā darbā, ja? Šeit mēs atkal varam izvēlēties variantus, kā mēs gribam redzēt tos datus. Piemēram, pēc es neko daudz nedomāšu, paņemšu to pašu vienkāršāko stabiņu diagrammu. Labi. Viņa man te ir. Man patīk tāds stils, tumšais stils tāds. Ne tāds. Ot kaut kur tāds, ja? Labi. Pats interesantākais tagad kā. Vai slaiseri man darbosies uz to diagrammu? AB. Čiks? Jā. Jā. Arnis. Viņš tā ir strādājis. Beta. Paliek viena kolona. Salīdzināsim ar omegu. Jā, 2 kolonas. Atcelsim. Kā bija apelsīni pārdoti? Jā. Kā bija apelsīni janvāri pārdoti? Jā. Pamainās? Jā. Viss darbojās? Jā. Tātad mēs esam izveidojuši visvienkāršāko konsolidēto atskaiti un diagrammu. Labi. Tagad taisam no pirmās atskaites. Tā man pazuda field list. Taisam kopiju. Taisam vēl vienu atskaiti. Zemāk uztaisam. Kopiju vajadzēja paņemt. No pirmās. Kopiju. Paste. Pildīgi tā pati tabula. Bet tagad viņai tur bija klienti. Tagad gribam redzēt, piemēram, tas pašas preces. Preces. Un uztaisām vēl vienu. Trešo. Tāpat vēlreiz paste. Un tagad nevis tā klienti, bet noliktavas. Tā, un kas tam mums ir? Mums ir klienti, preces, noliktavas. Kas vēl tur? Menedžeri vēl nav mums pieminēti. Menedžeri vēl nav pieminēti. Būtībā menedžeras atstāsim priekš slaiseriem. Mums pietiek 2, 3 tabulas, atskaišu tabulas. Uztaisām tagad no otrās atskaišu tabulas pa precēm arī pivot chart. Tā, preces. Varbūt pamēģinām kaut kā, preces. Varbūt uztaisām viņus, lūk, tādu, teiksim. Horizontālo. Labi. Atkal pēc savas gaumes, kā jums patīk, tā jūs arī viņu attēlojat. Man, piemēram, pēc patīk melnie. Jā, starp citu, teiksim, diagrammam šeit arī var papildināt ar, piemēram, interesanti izskatās, ja katrai kolonai virsū ir, teiksim, vērtības. Ja? Protams, mēs vērtības varam skatīties uz vertikālās skalas, bet šeit, lūk, var data labels, ja, un kur mēs viņus varam rādīt, piemēram, šeit, lūk tā, ja. Tā kā te, būtībā jāņem Excel grāmatu vai arī pašām vienkārši jārakņējas starp dažādām, teiksim, podziņām, dažādām dizaina, teiksim, noformējumu stiliem un viss, ja. Tā, labi. Pārbaudīsim, vai tā otrā diagramma mums
Jā, tas vārds totāli, nu, nepatīk. Nu, varam, kāds tur bija, 2012. gads, man liekas. 12. gads, neatceros. Paskatīšos, kas tas bija. D2. Neķi. Kādu mēs skatām uzdevu lapa D3. D3 bija, 12. gads, jā. 12. gads, nu te arī varam, tāpat paši varam izdomāt kaut kādu nosaukumu. Ai. Piemēra pēc, ja? Tā. Bet tagad kā to visu, teiksim, tā, tas trešai atskaita mums palika bez nekā. Nu, varbūt uztaisām arī no trešās kaut kādu vienkāršāku vizuāli. Piemēra pēc uztaisām tortes. Kāda ir attiecības starp tortes tipa diagrammu? Nu, teiksim, paņemšu. Nu, sanāca, ka tur vienādi, teiksim, daudzums A un B. Jā, labi. Tortes. Arī izvēlos sev patīkamāko stilu. Bet tagad ko darīt ar visām tām tabulām, vizuāliem vai diagrammām un slaiseriem? Šeit viņus visus, teiksim, mēģināt kaut kādā veidā salikt kaut kādā kombinācijā, nu, diez vai būtu labi. Tāpēc arī man tajā uzdevuma rakstīt. Vizuāļus ar slaiseriem ievietot atsevišķā lapā. Tad es pie tā šīt 3, es viņu tagad pārsaukšu PT, kā tur bija PT3, apakšsvītra 1, pielieku klāt vēl vienu vai izveidoju jaunu lapu, čiks, šīt 4, nosaukšu to lapu dashboardi. Dashboards tulkojumā ir informatīvais panelis, nu, vai arī vizuāļu panelis, ja? Dashboard. Un tagad, ko es daru? Es no tās PT3.1 lapas paņemšu prom abas diagrammas, paņemu ciet, kat, un izvietoju vai ne to, jā, ir, ievietoju tukšā lapā, un tāpat, torti arī vajadzēja paņemt. Torte. Un tāpat no iepriekšējās lapas, tad šeit pazuda visas diagrammas, un šeit pat paņemšu ar kontroli piespiežot visus slaiserus. Uztaisu kat, un viņus ievietoju šeit. Nu, un tagad sāku tā, kāpēc viņi man nedarbojās? Nē, kaut kas man nav labi. Tā. Pirmo, otro es paņēmu nepareizi. Es paņēmu viņas kā attēlus. Jā, tad te jāņem tā, opā, un man pazuda. Nu, iznāk vēlreiz taisīt viņas.
Bet vai tik man sanāks tur tagad? Vai viņas darbosies zem tiem? Jā, es ļoti atvainojos savas kļūdas dēļ. Paņemšu, paskatīšos tagad viņus. Kāds dashboards. Novietoju viņu šeit, vai viņi darbosies. Jā, viņš darbojās, tad līdz ar to. Un arī no tās otrās plienu diagrammas uztaisu vēlreiz vertikālo kolonnas. Diagrammu paņemšu viņu kad novietošu. Tad tas, ko es tagad daru, es vienkārši kļūdījos, nospiedu paste picture. Ja? Vajadzēja rādīt tos kā, nu, teiksim, kā objektu. Ja? Un tagad jautājums, kā to visu izvietot. Nu, piemēra pēc varētu izdomāt tā. Es tagad novietošu tā 1, 2 un 3. Novietošu viņus blakus. Tagad mēģināšu menedžerus uztaisīt ar podziņām slicer, cik tur viņi ir 2, 3. Nu, kaut vai vienā sarakstā. Menedžeri, cik viņi ir, jā. Tā. Klientus. Viņi visi nesargāja man, arī uztaisu 2 kolonnas, 3. Nu, arī varu, teiksim, teoretiski vienā strīpā uztaisīt. Tad tagad tas, ko es tagad daru, es mēģinu padarīt to visu dinamisko bildi par saskatāmu vienā ekrānā. Tā, tagad kas man vēl palika? Noliktava man ir vēl, un vēl palika preces. Preces man ir, un man mēneši palika, ja? Nu, kā te preces. Tas, ko es tagad daru, tas nav obligāti. To es vienkārši pats, varētu teikt, sava dulluma pēc izdomāju, ka, nu, es gribētu varbūt tā to visu parādīt, ja? Nu, kaut kur tā. Noliktavas, lai viņas man ir īsāk. Nē, neredz viņas noliktavas. Nē, labāk tā. Mēneši man ir tā. Kas man pietrūkst? Man te pietrūkst. Tā. Skatos, lai noturētu visu, jānotur visu vienā kaut kādā nosacītā taisnsturu konfigurācijā. Tā, kas man tur ir? Tā, kas man tur. Tā, tad tas ir tas. Nu, ne īsti preces labi sanāca, ja? Ko es vēl te varētu izdomāt? Tā, samazinu. Vēl augšējā vai kaut kur brīvajā vietā nebūtu slikti. Tā, kas tur bija tajā D3? Bija tikai summas. Tāpēc šeit, nu, varētu parādīt summa varbūt tā rakstu. Realizācijas summa false. Ja?
un uztaisu kaut kādu šūniņu, mērķi, kurā ievietoja ar vienādības zīmi no tās PT3 Grand Total. Vienalga, kuru paņemšu šo un enter. Tad man šeit ir kopējais realizācijas daudzums, lai viņš man ir kaut kādā tādā krāsā, kā samazinu visu attēlu ekrānu tā, lai visu redzētu. Tā. Nu, ko te vēl varētu? Nu, būtībā šeit vairāk man nav ko piebilst, ja? Nepārāk labi man sanāca. Tad, ko es gribēju šeit? Tā, es izslēgšu filtru, ja? Ko es gribēju šeit panākt? Es gribēju panākt tā, ka man visi tie slaiseri un visi tie attēli ir redzami vienlaikus, nemainot ekrāna konfigurāciju, ja? Un, nu, viss ir degunu priekšā. Es šeit varu tagad ar tām podziņām klikšķināt un skatīties, kas tur sanāk, nesanāk, katram skatīties. Nu, protams, tad atkal te katrai tur diagrammai var piemeklēt attiecīgo noformējumu, jā, tā, lai viņi ir, piemēram, skaitliski data labels, piemēram, tāpat, vai ne, nav labi sanāca, nesanāca tā, ko es gribēju pielikt, data labels, atkal, nav ne tas, kāpēc viņš man šeit nerāda. Nu, kaut kur tā. Nu, lūk, to sauc par dashboardu. Tad tas ir tāds vienlaikus redzams vizuāļu, tas ir parasti diagrammas, un slaiseru kombinācija. Principā, ja kādam interesē, var šeit pielikt arī to tabulu, tad redziet, te pat tabulas pat nav. Viņas tur kaut kur tā konsolidētas tabulas atrodas vienā, teiksim, istabas stūrī. Tas mums ir tā kā viens tāds liels panelis. Tas, ko es tagad pēdējās 15 minūtes darīju, nu, tas ir mans nepārāk veiksmīgs rezultāts, ja? Ja mēs pāriesim pēc divām nodarbībām uz to Power BI programmu, tur tas rāmīts būs jau ierobežots. Un tur mēs vairs nevarēsim staigāt pa kreisi, pa labi, mēs varēsim ielikt tikai tik daudz, cik tajā rāmītī ir atļauts. Šeit es vēl joprojām exceliski darbojos. Mēģinot palielināt mērogu, pieturot kontrolu pogu un ritinot ritenīti, ja? Un tā tālāk. Ja? Tātad tas bija no tiem uzdevumiem. Jā, 3.3 punkts. Jaunajā lapa PT3.2. Es viņu nosaucu par dashboardu, nu labi. Izveidot dažādas datu analīzes vizuāļus. Nu, te varētu teikt, nevis izveidot, bet, nu, ievietot, ja? Ievietot. Tā. Mājas darbs, 4. lapa. Viss tas pats. Kopējā tabula ar zāļu pārdošanas realizācijas apjomiem. No šīs tabulas man
skatot, redzot, pietrūkst kas? Man pietrūkst summa, protams, to vajadzētu papildināt, realizācijas summa, ja? Tad papildinām ar vienu kolonu, taisām paivotus, uztaisām vienu, no kura izveidojām vairākus slaiserus, tad pirmo atskaiti divreiz nokopējam un nokonfigurējam savādāk. Piemēram, farmaceits, reģions, preces. Pārbaudām, vai slaiseri darbojas uz visiem trījiem. Tad katram no tiem trījiem vai 4 vai 10 vai no 2 uztaisām diagrammas. Nu, un mēģinām viņus, principā, teoretiski, es jau te skatāties, tajā paivata lapā te man palika tikai tās 3 tabulas. Bet patiesībā es jau varēju mierīgi, jūs to nedariet, es jau varēju mierīgi, teiksim, to visu vienkārši uzlikt virsū, ja? Es varēju uzlikt virsū, un tās diagrammas paliek apakšā, ja? Tā kā tur sanāk tāds pīrāgs ar vairākiem slāņiem, ja? Un tā bieži vien arī dara, neveido atsevišķo lapu, un tad tur tikai to slaiserus, ja? Jo man vairāk patīk šis variants, kad man vienā lapā ir viss kas, ja? Jo, teiksim, nu, es sliktākā gadījumā paņēmu, paskatos, man vēl tabula ir dzīva vai nē, ja es tur varbūt kaut ko izdarīju tā, ka tas, nu, sabojā to tabulu galīgi, ja? Vēl man tāds mazs triks ir tāds, ka bieži vien, es te tagad parādīšu. Te gan realizācija pazudīs, bet ir tāds fokus, ka, piemēram, paņem un visu to iekrāso fonu, ja? Ja, nu, un tad atgriežoties atpakaļ, nu, redziet, nu, sanāk tāds interesantākā, kāpēc viņš man, nu, kaut kur tā, ja? Nu, tas jau, teiksim, tāds, neobligāts, teiksim, vai arī ir kaut kādi citi paņēmieni, ja? Es jau ļoti primitīvi to visu rādu. Redziet, es pat diagrammas paņēmu tikai viena tipa diagrammas, nu 2, ja? Tortas vēl paņēmu, ja? Bet principā te var izdomāt, kādā skatā mēs tās gan tabulas iegūstam, kādā konfigurācijā vienkārši saraksts, ja varbūt tur ir, teiksim, kā matrica, 2 virzienos. Nu, tas man bija par to otrā darba auditorijas uzdevumiem. Te es taisu stop. Un